Labi, redzam slaidus. Jā, Nu, ko vēlreiz pateikšu, labu vakar, darbiem partneriem. Vairs es neredzu, vai pieslēdzās nedaudz vairāk cilvēku, vai esam tādā pašā kuplā skaitā, kādā pievienojas no paša prezentācijas sākuma. Jūs mums prasījāt, un mēs jūs sacirdējām. Parasti mēs ar jums tiekamies tad, kad iznāk jaunais produkts, taču šodien mūsu prezentācija viņa būs daudz interesantāka, jo mēs runāsim šodien par to produktu, kuru mēs pazīstam jau vairākus gadus, un zinām par to priekšrocībām jau no praktiskā viedokļa. Un šodien mēs visi kļūsim nedaudz gudrāki arī no zinātniskās puses. Mēs ar jums kopā parunāsim par Smart Go kvalitātes standartiem. Tad mēs izrunāsim arī par veselīgu uzturu, par uzturvērtību, par Smart Go sastāvu un arī par tā priekšrocībām un par to, kā pareizi lietot mūsu produktu. Nu ko? Mūsu Smart Go viņu ražo SVM laboratorija, kas pati par sevi atrodas Francijā, un savā praksē izmanto augstās tehnoloģijas. Uzņēmums un pati produkcija par sevi ir pārtikas drošības sistēmas certifikāts, kura nosaukums ir ISO 22000. Un es gribu jums paskaidrot, kas par sistēmu un kāpēc viņa ir tik svarīga, jo tā ir viena no lielākajām priekšrocībām arī mūsu produktam. Tas ir starptautiskais standarts, kas palīdz uzņēmumam nodrošināt produktu drošību, aizsargāt patērētājus no kaitīgiem produktiem un ievērot pārtikas drošības likumu. Lai ieviestu šo certifikātu, uzņēmumam, godīgi sakot, jāiegulda ļoti daudz darba. Tāpēc mums visiem ir jābūt pārliecinātiem, ka produkts ir drošs, un par to mēs arī varam pārliecināt stāstīt mūsu klientiem. Eiropā uz funkcionālu ēdienu kā tādu neatiecās reģistrācijas prasības, kas mums ir pārtikas veterinārijā dienestā. Bet mūsu klientu sirsmieram, mūsu mājaslapā ir pieejami īpaši certifikāti, ko sauc par veselības certifikātiem. Tos certifikātus mums izsniedz pats ražotais SVM laboratorija. Un es gribu pastāstīt, kāpēc viņi to izdarīja. Jo pats ražotais, viņš ir pilnvarots, un tam ir arī savas atbilstības tiesības, kas ir saskaņotas ar Francijas tiesību aktiem, un viņiem ir tiesības izdot arī šādus certifikātus. Līdz ar to pie viņiem strādā ļoti augsta līmeņa profesionāļi, kas ir ieguvuši vēl kaut kādus papildus certifikātus. Šīs certifikāts viņš apliecina, ka prece ir droša, un atbilst pilnībā visam Eiropas Savienības regulām. Mūsu īpašais produkts ir Smart Go, un viņš pieder pie funkcionālās pārtikas. Lai saprastu tā vērtību, apspriedīsim izmaiņas, kuras pēdējos gados ir notikušas lauksaimniecībā. Nu ko, intensīvas lauksaimniecības metodas, viņas ļāva visu gadu piekļūt pie dažādas pārtikas, uz mūsu galdiem, bet izraisīja barības vielu samazināšanos pārtikas produktos. Produkti, viņi izskatās perfekti, taču nereti viņi pieviļ ar savu garšu un arī bagātībā ar uzturvielām, vitamīniem un arī minerāliem savā sastāvā. Iepriekšējā prezentācijā, kas bija trešdien, es pieminēju kā piemēru tomātu, un tāpēc tagad visus arī prasu iedomāties tomātu, kas ir no lielveikala plauktiem. Viņš var būt skaists, taču ar garšu un smaržu, kā arī es gribu jums pateikt, ar uzturvērtību, viņš ir daudz, daudz sliktāks par dabiskos apstākļos audzētu tomātu no mūsu dārziem. Turklāt, es nezinu, vai jūs pamanījāt, droši vien pamanījāt, bet mēs arvien biežāk tagad sastopamies ar pārtikas nepanesībām un arī ar alergijām. Un tās ir dēļ tā, ka produktos ir pievienotas piedevas un arī ķīmiskās vielas, apstrādājot
augsni. Tas attiecās arī uz gaļu un uz zivīm, jo intensīva lopkopība un arī zivju audzēšana viņa padara tas par produktiem ar ļoti zemu uzturvērtību. Nu, ko, līdz ar to pat ar sabalansētu uzturu, kuru mēs piekopjam, bieži trūkst būtisku uzturvielu. Un Smart Go, viņš ir izstrādāts, lai atrisinātu tieši šo problēmu. Tas piedāvā sabalansētu uzturu, lai saglabātu jūsu veselību. Visas Smart Go sastāvdaļas ir atlasītas, lai nodrošinātu nepieciešamas uzturvielas, to starp arī kalorijas, olbaltumvielas, taukus un ogļhidrātus. Tagad nedaudz izstāstīšu pilnībā par katru sastāvdaļu. Tātad olbaltumvielas, viņas ir ļoti svarīgas mūsu audu atjaunošanai un arī hormonu līdzsvaram. Tauki, viņi atbalsta vitamīnu uzsūkšanos, kā arī sirds un smadzeņu darbību. Un arī veselību. Smart Go satur tikai veselīgus taukus, līdz ar to sastāvā jūs neatradīsiet transtauskābes, no kurām visi baidās. Un vēl ir viena svarīga sastāvdaļa, kā ogļhidrāti. Viņi ir ļoti svarīgi mūsu enerģijai. Ogļhidrāti mums dalās uz divām daļām. Tātad mums ir lēnie ogļhidrāti, kas nodrošina ilgstošu atbalstu un pakāpeniski dot mums enerģiju dienas garumā. Un ir arī ātrie ogļhidrāti, kas nodrošina ātru enerģijas lādiņu. Un tas arī ir ļoti svarīgi. Mūsu Smart Go, viņš ir ideāls visu nepieciešamu komponentu līdzsvars, lai saglabātu jūsu veselību un arī enerģiju. Šodien mēs ar jums kopā detalizēti analizēsim tā sastāvu un izrunāsim arī par katras sastāvdaļas, kā viņas darbojas jūsu vispārējai labsajūtai. Pirms sāksim detalizēti analizēt sastāvu, es vēlos ar jums runāt par vienu ļoti svarīgu punktu. Ļoti bieži mēs, un zinu, kā arī jūs, saņemat jaunu klientu jautājumus par cukuru sastāvā. Uz mūsu etiķetes, tagad pievērsiet uzmanību lūdzu iepakojumam, ir rakstīts Smart Go, un tālāk ir rakstīts ar cukuriem un saldinātājiem. Tagad es jums gribu paskaidrot, kāpēc vispār mēs rakstam kaut ko tādu. Tātad, vispār mēs esam spiesti rakstīt to pēc noteikumiem, kas ir ministra kabineta noteikumos, un mūsu produkts, viņš satur ogļhidrātus. No ogļhidrātiem mums saturā ir dekstroze, maltodekstrīns un ciete. Par cukuriem mūsu produktā mums bija jāuzraksta tikai vienas sastāvdaļas dēļ. Tas arī ir ogļhidrāts, dēļ dekstrozes, kas pēc savās ķīmiskās formulas viņa atšķirās no cukuriem, jeb fruktozes, tas ir baltais cukurs. Taču dekstroze viņa ir sastopama arī dabā. Un tieši tāpēc, ka tā ir dabiskā sastāvdaļa, nevis sintetiski identificēta, to sauc par dabīgo cukuru. Pirms runājam par šī komponenta priekšrocībām salīdzinājumā ar cukuru, kurš no mūsu orgāniem ir lielākais enerģijas patērētais pēc jūsu viedokļa. Tie, kas bija iepriekšējā prezentācijā, varat neatbildēt, jo es zinu, ka jūs jau zinat atbildi. Dāmas? Negribat runāt, ja? Marija, varbūt tu tad atceries atbildīt no iepriekšējā zūma? Smadzenes. Kādam vairāk patērē to, kādam mazāk, bet visvairāk. Tieši tā, tas ir smadzenes. Un ko es vēl gribēju par to procesu pateikt, ka mūsu smadzenes, viņas izlieto, iedomājieties, 20% no kopējās enerģijas, ko ražo mūsu organisms. Un tas ir par 10 reizēm vairāk nekā patērē citi mūsu organi. Arī sirds un visi pārējie orgāni, kas ir būtiski nepieciešami cilvēka gan veselībai, gan vispār dzīvībai. Tagad es vēlos
jums arī uzdot vēl vienu jautājumu. Ceru, ka atbildēsiet man uz viņu. Kā jūs atbildiet saviem klientiem par to, ka Smart Go sastāvā mums ir cukurs? Ko jūs atbildat parasti? Un šo es gribu paklausīties, ko mūsu cilvēki atbild. Es arī gribētu paklausīties. Un ņemiet vērā, ka mums šodien ir ļoti gara prezentācija. Un es arī gribu, lai jūs parunājat ar mani. Līgas. Nekautrējamies, slēdzam iekšā mikrofonus un izsakam savas atbildes. Jā, es gribu pateikt uzreiz, nepareizās atbildes nav. Mēs tikai mācāmies. Man neviens nav prasījis par cukuriem. Pilnīgi neviens. Kā man nav šādi bijis jāmeklē atbilde nemaz. Cik tev līga izcili klienti ir, kas uzreiz laikam saprot par uzturvērtību un visu pārējo? Vispār nav šāds jautājums bijis. Tā kā es arī labprāt dzirdētu atbildi, kā tad jāatbild, ja man kāds pēkšņi pajautā, bet tā man šādi jautājumi nav bijuši. Nu labi, es uzreiz spoileri pateikšu. Mēs tagad izrunāsim, kā pareizi atbildēt uz šo jautājumu. Un par saldinātajiem mūsu produktā mēs ar jums izrunāsim nedaudz vēlāk prezentācijas laikā, tiklīdz tiksim līdz šim komponentam. Bet pagaidām vienkārši pateikšu atbildi, ko jūsu klienti gaida un ko viņiem vispār vajadzētu atbildēt. Tātad dekstroze. Mēs atceramies, ka dekstroze ir tas dabīgais cukura veids, kas ir mūsu sastāvā. Dekstroze viņu pazīst arī kā glikozi. Par glikozi droši vien jūs esat dzirdējuši ļoti daudz dzīvē. Tas ir ātrs ogļhidrāts, ko organisms izmanto kā ātru enerģijas avotu. Prezentācijas sākumā es jau teicu, ka viņš ir vitāli nepieciešams mūsu organismam. Tas dabiski ir atradams ļoti daudzos produktos, tostarp arī augļos un medū. Un tas ir galvenais cukura veids, kas vispār cirkulē mūsu asinīs. Bet mūsu asinīs vienmēr cirkulē cukurs, par to atcerieties. Dekstrozes priekšrocības salīdzinājumā ar saharozi, parasto balto cukuru, viņas ir pavisam vienkāršas, un to, man liekas, vajadzētu iegaumēt. Tas ir tūlītējs enerģijas avots, kā es teicu. Dekstroze viņā ātri uzsūcās mūsu organismā, nodrošinot gandrīz tūlītējo enerģijas piegādi mūsu ķermenim. Tas ir īpaši noderīgi situācijās, kad ir nepieciešama strauja enerģija, ko es tagad uzreiz varu iedomāties no galvas, piemēram, pēc treniņa, lai ātrāk ieslīdētu pareizajās sliedēs un turpinātu savu dzīvi aktīvi arī pēc treniņa. It īpaši tas ir aktuāli tiem, kas uz treniņiem iet no rītiem. Tātad, otra priekšrocība. Tam ir vienkārša struktūra. Dekstroze pati par sevi ir monosaharīds. Tas nozīmē viens saharīds. Organisms viņš to uzsūc daudz vieglāk nekā disaharīdu. No divām daļām sastāv. Un disaharīds ir baltais cukurs. Uztaisīšu piemēru no zinātnes, bet mēģināšu pastāstīt par to vienkāršiem vārdiem. Tātad, saharoze pirms uzsūkšanas asinīs vispirms sadalās divās daļās. Iedomājieties, mums ir saharoze, un viņa sadalās divās daļās. Viena daļa mums ir glikoze, un otrā daļa mums ir fruktoze. Un tas patērē ļoti daudz enerģijas mūsu organismā. Un tieši tāpēc pēc saldumiem mēs uz īsu laiku jūtam enerģijas lādiņu, un pēc neilga laika mums gribas ko izdarīt? Pagulēt. Pareizi? Pareizi. Respektīvi, dekstroze viņa nepatērē jūsu organisma resursus, jo viņai nevajag sadalīties. Tā uzreiz iesūcās asinīs, un pateicoties tam, jums ir daudz vairāk spēka un enerģijas nekā pēc parastā balta cukura lietošanas. Un jūs esiet moži un spēka pilni, varat pamanīt to arī pēc mūsu kokteļiem. Runājot par dekstrozi Smart Go, ir vērts arī uzsvērt, ka mūsu Smart Go satur dekstrozi.
kas nodrošina ātru un efektīvu enerģijas avotu, kā es jau minēju, vienkāršas struktūras dēļ, tas ātri uzsūcas organismam, kas padara to ideāli piemērotu spēka atjaunošanai arī pēc fiziskajām aktivitātēm. Ir svarīgi atzīmēt, ka mūsu ātrie ogļhidrāti, viņi veido tikai 8% no dienas ieteicamas devas, to ciparu lūdzu iegaumēt, pie viņa mēs vēl atgriezīsimies, un tas ir uz vienu porciju. Tas ļauj mūsu klientiem pilnveidot savu dzīvi bez slodzes, ko dod mums baltais cukurs. Vēl, ko es gribu teikt, viena priekšrocība vēl viena ir, kuru es gribu obligāti pieminēt, un, manuprāt, tā ir galvenā priekšrocība. Tātad pēc Smart Go lietošanas jūs uzreiz jūtat gandarījumu un jūtat, ka esat paēdis. Tā kā nevēlaties uzreiz savā mutē iebast vēl kaut ko. Tas ir pateicoties sastāvā esošajai dekstrozei un vēl vienai sastāvdaļai. Par to sastāvdaļu es noteikti ar jums vēl parunāšu prezentācijas laikā. Dekstroze, viņa ļoti ātri uzsūcās mūsu asinīs, par ko es runāju, un uzreiz sūta signālu uz smadzenēm, ka organisms ir saņēmis nepieciešamas uzturvielas. Un tieši tas palīdz ne tikai papildināt enerģijas rezerves, bet arī efektīvāk pārvaldīt izsalkumu. Tas rāda mums arī sava veida enerģiju un sāta sajūtu. Par citiem ogļhidrātiem mēs ar jums parunāsim mūsu prezentācijas laikā, un arī vēlreiz atgriezīsimies pie dekstrozes. Es jums vēlreiz atgādināšu, lai labāk jūs varētu to atcerēties. Vai uz doto brīdi viss ir skaidrs, un vai mēs varam tagad turpināt? Dāmas? Viss skaidrs. Paldies, ļoti izsmalcināti. Viņas māja ar galvu, bet Alīna, jūs vienkārši neredzat, kad jūs mājat ar galvu. Jā, diemžēl neredzu, nav tādas opcijas, lai paskatītos. Nu ko, turpināsim iedziļināties mūsu produktā, un es arī izstāstīšu par produkta priekšrocībām, un nedaudz vairāk parunāsim par sastāvu. Apskatīsimies pirmo komponentu. Un noskaidrosim, kāpēc sojas proteīna izolāts ir kļuvis par Smart Go galveno sastāvdaļu. Jo es esmu pārliecināta, ka jums jau ir apnicis atbildēt uz tiem jautājumiem par soju mūsu Smart Go sastāvā. Vismaz mums ļoti bieži atnāk tādi jautājumi. Šeit viss ir pavisam vienkārši. Sojas proteīna izolāts, viņš ir iekļauts Smart Go sastāvā ļoti skaidra iemesla dēļ. Sojas pupiņas, viņas sākotnēji bija pazīstamas senajā Ķīnā, kur tas uzskatīja par svētu augu. Un jau tad cilvēki, viņi saprata tā vērtību, kā visu neaizstājamo aminoskābju avotu. Mūsdienās sojas proteīna izolāts ir ļoti pieprasīts produkts, un tas ir ļoti populārs tiešām. Un tā īpašības viņas var salīdzināt ar gaļas produktiem un arī ar piena produktiem. Smart Go sastāvā esošais sojas proteīns, viņš palīdz samazināt holesterīna līmeni, vienlaikus viņš uzlabo sirds veselību, un laika gaitā zinātnieki viņi apstiprināja, ka sojas produkti viņiem ir pozitīva ietekme uz lipīdu profilu un mūsu asinsspiedienu. Tad vēsturiski arī ir zināms, ka sojas labvēlīgas īpašības ir kaulu stiprināšana. Azijās kultūrās, kur piena produktus tradicionāli nelieto pavisam, sojas pupiņas bija kalcija un magnija avots. Un tieši tas pasaka mums uzreiz, ka sojā viņā pietiekami daudz ir kalcija
kalcija un magnija saturā. Turklāt, pateicoties zemajām kaloriju saturam, sojas proteīna izolāts, viņš ilgstoši uztur sāta sajūtu, lai mēs varam vienmēr saglabāt sevi formā. Sojas proteīna izolāts, viņš ir ļoti viegli sagramojams, bez smaguma sajūtas. Līdz ar to izcērot kokteili, jūs nejūtat to smaguma sajūtu. Tajā pašā laikā sojas sviests, un sojas sviests mums arī ir Smart Go sastāvā, viņš ir bagāts ar omega-3 un omega-6 augstskābēm, un viņas atbalsta arī sirds darbību. Kā arī sojas sviests, viņš ir bagāts ar E-vitamīnu, kas aizsargā mūsu ādu. Līdz ar to bieži mēs pamanām, ka mūsu āda paliek daudz labāka pēc Smart Go ieviešanas mūsu uzturā. Sojas proteīns, viņš ir pievienots ļoti apzināti mūsu sastāvā, atkārtošos, lai sniegtu jums maksimālu labumu un arī padarītu jūsu uzturu līdzsvarotāku un arī veselīgāku. Apskatīsimies ogļhidrātu lomu funkcionālajā ēdienā Smart Go un to, kāpēc tie ir tik svarīgi. Es jau nedaudz paspēju par to parunāt. Tātad mums sastāvā ir maltodekstrīns. Maltodekstrīns mums arī ir ogļhidrāts, ko izmanto ātrai enerģijai. Līdz ar to tas ir ātrais ogļhidrāts. Tas darbojās savā veidā, lai nodrošinātu mums ātro enerģiju, un līdz ar to mēs vienmēr esam enerģijas pilni, un pēc izdzerta Smart Go mēs jūtam, ka mums ir daudz enerģijas. Vēl ko gribu teikt par ogļhidrātiem. Mūsu sastāvā ir ciete, kura ir kā lēnais ogļhidrāts. Kāpēc lēnais ogļhidrāts? Jo tas dod ļoti pakāpeniski mums enerģiju, un tā enerģija mums saglabājas ilga perioda laika. Un tagad es gribu jums apjautāties. Sakiet, lūdzu, cik laika jums paiet līdz nākamajai maldītei pēc Smart Go lietošanas? 2,5–3 stundas. Un kad jūs sākat izjust izsalkumu? Egita, tevi nevar. Egita? Tev ir ieslēgts mikrofons, bet tev kaut kāda skaņa dīvaina. Varbūt tāpēc man lādējums atstutēts ir. Ko tagad ir? Man ir pēc 2,5 stundām. Man ātri pārstrādājas, bet tā ir mana specifika arī vispār. Un arī gribu pieminēt, ka Egita, viņa ir māmiņa, kurai enerģija vienmēr trūkst enerģijas tādā ziņā, ka viņa patērē ļoti daudz pieniņa ražošanai. Nu ko, paldies jums par atbildēm. Mēs apskatīsim arī mūsu nākamās sastāvdaļas. Sastāvā mums ir arī augu eļļas un to lomu funkcionālajā ēdienā Smart Go, jo tai ir unikālās priekšrocības. Augu eļļa, tas ir ļoti vērtīgs nepiesātināto tauku avots, ko mēs iekļāvām arī Smart Go, lai atbalstītu jūsu veselību. Jo pašā prezentācijas sākumā es teicu, ka tauki arī ir ļoti nepieciešami mūsu organismam. Tas ir bagāts arī ar omega-3 un omega-6 augstskābēm un ar E-vitamīnu. Tātad atceramies, ka visas eļļas sastāvā viņas ir bagātas ar omega-3 un omega-6, kā arī E-vitamīnu. Šiem elementiem ir ļoti svarīga loma sirds un asinsvadu darbībām. Un turklāt tiem ir pretiekaisuma iedarbība, un tie atbalsta arī veselīgu ādu un veselīgus kaulus. Turklāt mūsu Smart Go augļu eļļa, viņa ir apvienota ar piena olbaltumvielām, kombinācijā ar sojas olbaltumvielām,
un arī zirņu olbaltumvielām, tie veido 3D proteīna matricu. Par 3D proteīna matricu es esmu pārliecināta, jūs dzirdējat jau ļoti sen. Šī unikāla kombinācija, viņa nodrošina ideālu aminoskābju profilu, un tas atbalsta visas mūsu ķermeņa vajadzības. Apskatīsimies arī piena proteīna lomu un arī aminoskābju nozīmi, par kuriem mēs šodien tik daudz runājam. Tātad, piena proteīns, viņš pats par sevi ir ļoti kvalitatīvs olbaltumvielu avots, un viņš veicina mūsu muskuļu augšanu un arī stiprina mūsu kaulus. Taču tagad gribu uzreiz pabrīdināt, ka nevajag baidīties, ka mums izaugs uzreiz lielie muskuļi. Vienkārši pie pareizās lietošanas, pateicoties Smart Go, mēs varam būt pārliecināti, ka mēs uzturam savus muskuļus labā formā. Tātad piena proteīniem ir pilnīgs aminoskābju profils, tāpēc tas ir ļoti svarīgs ķermeņa veselībai. Un tagad apskatīsimies, kas ir aminoskābes. Jo es esmu pārliecināta, droši vien tagad savā galvā jūs visi domājat, kāpēc Alīna stāsta visu laiku par aminoskābēm, kas ir aminoskābes. Jā, es par tiem ļoti bieži runāju, un tie ir proteīnu celtniecības bloki. Iedomājieties olbaltumvielu molekulu, un to molekulu viņu veido tieši mūsu aminoskābes, kas ir nepieciešamas olbaltumvielu veidošanai mūsu organismā. Tie palīdz atjaunot arī muskuļus, atbalsta ādu un matus, kā arī ir iesaistīti hormonu un enzīmu ražošanā. Kā jūs parasti atbildat uz jautājumu, vai Smart Go satur laktozi? Tāmas? Labi. Jā, lūdzu. Man nav bijis tāds jautājums, bet es pati domātu, ka nesatur. Jā, tātad izstāstīšu, kā ir. Te atbilde ir pavisam vienkārši. Pats par sevi piena proteīns, kas ir Smart Go sastāvā, viņš satur nelielu daudzumu laktozes. Tāpēc cilvēkiem, kuriem ir nepanesība, ir jāņem tas vērā. Un jums kā speciālistiem vajag par to stāstīt. Tā, nākamais slaidīčs man ir par kakao un kokosriekstiem, un šobrīd mums sortimentā ir 11 Smart Go garšas. Un tas var nedaudz atšķirties pēc sava sastāva. Teiksim, Smart Go šokolāde ar kokosriekstiem, tai garšiņai ir pievienotas kokosriekstu skaidiņas. Un nevelti, jo kokosrieks, viņš pats par sevi pievieno mūsu sastāvumu veselīgus taukus. Tas atbalsta veselīgu ādu, kā mēs noskaidrojam, un matus. Kā arī piešķir tādu tropisku garšu, kas tā kā ir ļoti labi priekš tā produkta. Tādas garšas kā šokolāde, kokosrieksts un cepums, arī zemesrieksti un šokolāde, kafija, kapučīno un pati šokolāde. Viņi savā sastāvā satur kakao. Kakao ir antioksidanta avots. Katrīna ir uz vietas? Ja ne, tad atbildiet viņai, pasakiet viņai, kā Alīna šodien runāja par antioksidantiem, par kuriem viņa paprasīja iepriekšējas prezentācijas laikā. Tātad antioksidanti ir jūsu ķermeņa aizsargi. Tie palīdz cīnīties ar brīvajiem radikāļiem. Brīvie radikāļie ir tas sliktās vielas, kas ir mums apkārt, kas var bojāt mūsu šūnas, padarot mūsu ādu ātrāk par vecu. Tas atbalsta arī sirds veselību un arī vispārējo labsajūtu, kā arī piešķir mūsu kokteilim tādu bagātīgu garšu un arī aromātu. Un starp citu, kāda ir jūsu mīļākā Smart Go garša? Atbildi tagad varat ierakstīt čatā. Man tas ir ļoti svarīgi, jo es gribu analizēt un skatīties pēc oficiālās daļas, kāds no produktiem mums Latvijā ir topā, bet pagaidām es domāju, ka es varu turpināt.
Sastāvā mums ir arī tādas komponentes kā ciete, par kuru es jau iesāku runāt, bet negribēju turpināt, jo zināju, ka mums prezentācijas laikā vajadzēs ļoti daudz par to apspriest. Ciete mums ir enerģijas avots, kas lēnām sadalās, respektīvi tas ir lēnais ogļhidrāts, kā es jums jau pateicu iepriekš, kas palīdz ilgstoši mums saglabāt sāta sajūtu. Tas var arī uzlabot mūsu gremošanu un arī baro labvēlīgas baktērijas mūsu zarnu traktā un arī palīdz samazināt slikto holesterīna līmeni. Smart Go ir vēl sastāvā mums ir kālija citrāts. Tas tiek izmantots kā emulgators un skābuma regulētais, un viņš nodrošina mūsu produktam stabilitāti un kvalitāti. Tagad no prakses. Jūs pagatavojat kokteili, un tas ir stabils konsistences, kas izskatās lieliski. Tas ir pateicoties tieši kālija citrātam, tāpēc nebaidamies no ķīmiskajiem nosaukumiem. Kālija citrāts ir labs komponents mūsu Smart Go sastāvā. Tas palīdz uzturēt pareizo līdzsvaru un padara mūsu kokteili vēl veselīgāku un baudamu. Uzzināsim mēs arī nedaudz vairāk par akācijas šķiedru. Akācijas šķiedra viņa ir slavena ar saviem apbrīnojumiem ieguvumiem mūsu veselībai. Īpaši tas ir ļoti svarīgi gremošanas sistēmai. Pat sēnajā Ēģiptē, ja nemaldos, novērtēja to ārstnieciskās īpašības. Tie darbojas kā šķīstošā šķiedrviela ar probiotisko efektu. Ko nozīmē probiotiskais efekts? Tas efekts, viņš stabilizē zarnu darbību un veicina labvēlīgas mikrofloras augšanu. Labās baktērijas, viņas attīstās daudz ātrāk mūsu mikroflorā. Tas palīdz pārvaldīt kairinātu zarnu sindromu kas ir kairinātu zarnu sindroms. Piemēram, pie vēdera uzpūšanās vai arī pie vēdera sāpēm tas varētu palīdzēt. Un ieguvumi ar to neaprobežojās tikai ar gremošanas vadu. Pats par sevi akācijas šķiedra var samazināt sirds un asinsvadu slimību risku un arī uzturēt normālu cukura līmeni. Un arī mūsu vielmaiņu. Tas ir īpaši svarīgi pie mūsdienu dzīvesveida, kad mēs visu laiku kaut kur skrienam. Tie arī palīdz ilgāk izjust sāta sajūtu un veicina apetītes kontroli svara samazināšanas procesā. Šīs īpašības, viņas padara mūsu Smart Go kokteili par lielisku maltītes aizstājēju, nodrošinot mūsu organismam būtiskas uzturvielas un arī būtisku atbalstu. Tagad apskatīsimies, kāpēc cigoriju inulīns ir svarīgs Smart Go sastāvā. Inulīns, viņš arī ir dabisks prebiotiks, kas darbojas ļoti aktīvi jūsu sarnās, stimulē labvēlīgu baktēriju augšanu un arī uzlabo mūsu mikrofloru. Tas palīdz novērst aizcietējumus un arī stimulē zārnu regulāru izēju. Tad tas palēnina cukura uzsūkšanos, un inulīns viņš palīdz kontrolēt tā kā glikozes līmeni mūsu asinīs. Un beidzot esam tikuši pie mūsu trešā proteīna, jeb mūsu pēdējās olbaltumvielas. Tas mums ir zirņu proteīns, kas ir ļoti svarīgs mūsu produktā. To zirņu proteīnu ļoti mīl sportisti un aktīvas dzīvesveidas piekrītēji. Tas nodrošina pilnīgu aminoskābju profilu, un mēs jau zinām, kas ir aminoskābes, ieskaitot visas 9 neizvietojamas aminoskābes, un jā, viņas ir 9. Pateicoties
zirņu proteīna, augstajam olbaltumvielu un šķiedravielu saturam, zirņu proteīns viņš arī palīdz mums kontrolēt apetīti un arī mazināt izsalkumu. Līdz ar to mēs saprotam, ka mums sastāvā ir vairākas vielas, kas palīdz kontrolēt apetīti. Un mēs beidzot esam tikuši pie cukura aizvietotājiem. Man liekas, tā tēma ir ļoti interesanta. Es jums solīju visas prezentācijas laikā par tiem izstāstīt nedaudz vairāk. Tātad mūsu sastāvā mums ir 2 cukura aizvietotāji. Pirmais no tiem ir sukraloze, kas ir mākslīgs saldinātais, ko izmanto kā cukura aizvietotāju daudzos pārtikas produktus. Jūs vienkārši varat ieiet veikalā un paskatīties uz produktiem, kuriem ir rakstīts ar saldinātājiem. Aizmugurē droši vien būs rakstīts sukraloze, jo viņi ir ļoti populāra. Jo tam ir ļoti līdzīga garša ar cukuriem, tāpēc mūsu smadzenēm, kuras ir pieradušas pie šīs garšas, ir ļoti viegli pieņemt mūsu produktu. Un ko gribētu vēl teikt par šo saldinātāju, viņš ir 600 reizes saldāks par pašu cukuru. Tāpēc sukralozes ir nepieciešams tikai nedaudz, lai sasniegtu to vēlamo garšu. Gribu pievērst jūsu uzmanību arī uz šī cukura aizvietotāja priekšrocībām. Tas gandrīz nesatur kalorijas. Organisms viņš neuzsūc sukralozi kā tādu, tāpēc tas nepievieno liekas kalorijas un neietekmē arī insulīna līmeni mūsu asinīs. Sukraloze, viņa arī ir droša, ja kāds par to baidās. PVO, jeb Pasaules veselības organizācija, to ir atzinusi pilnībā par drošu. Ir noteiktas drošas sukralozes devas, un es uzreiz pateikšu, ka tās ir daudz lielākas nekā mums ir Smart Go sastāvā. Tad mums ir arī otrais saldinātais, kas ir acesulfāma kālijs, kas ir arī rūpnieciskais saldinātais, un viņš ir 200 reizes saldāks par saharozi. Un tieši kombinācijā ar mūsu sukralozi tas nodrošina garšu, kas ir maksimāli pietuvinātu cukuram, bet un ko vēl gribu pateikt, ka viņai nav nepatīkamas pēcgaršas, kā pēc dažiem cukura aizvietotājiem. Un tam cukura aizvietotājiem viņam ir arī savas priekšrocības. Protams, garšas līdzsvars, par kuru es tikko jums pateicu, un tas arī ir drošs produkts. Tātad Pasaules veselības organizācija viņa arī atzina to cukura aizvietotāju par drošu. Un atkārtoti paziņoja, kā jau katras prezentācijas laikā, mēs izvirzam savu produktu drošību par prioritāti. Tāpēc mēs izvēlamies tikai pārbaudītus un apstiprinātas sastāvdaļas, kurām ir zinātniski pierādījumi par to, ka viņas ir drošas. Pirms mēs ar jums aplūkosim vitamīnus un minerālus, kas ir iekļauti mūsu Smart Go, sīkāk apskatīsimies, kā strādā vitamīnu. Tagad mēs ar jums sīki apskatīsimies, kā strādāt ar vitamīnu un minerālu vielu tabulu uz Smart Go iepakojuma, lai mēs kļūtu par īstiem profesionāļiem par mūsu produktu. Es ceru, ka visiem tagad pie rokas ir Smart Go iepakojums. Kas nedzirdēja prezentācijas sākumus, fiksi skrieniet pakaļ, jo tagad mēs no praktiskās puses skatīsimies, kā pareizi lasīt tabulu ar vitamīniem un minerāļiem. Tātad paņemsim rokās mūsu pudeli. Mums ir ailītēs sarakstīta informācija, tā ir tā lielākā tabula, un pirmajā ailē mums ir norādīts vitamīnu vai minerālu vielu nosaukums. Te viss ir ļoti skaidrs. Tātad otrajā ailītē mums ir norādīts, kādas vienībās tiek
mērīti mūsu Smart Go vitamīni un minerāli. Tātad mums ir mikrogrammi un makrogrammi. Un trešajā ailītē mums ir norādīts, cik daudz vitamīnu vai minerālu vielu satur 100 grami produkta. Ar ceturto ailīti ir daudz interesantāk. Mums te ir rakstīts NRV. NRV ir ieteicama uzturvielu vērtība. Un tā ir vērtība, kas norāda, cik procentu no ieteicamas dienas devas satur Smart Go vitamīnu vai minerālu. Tas, uzreiz pateikšu, tas nav tas pats, kas maksimālā dienas deva, bet gan vadlīnijas, lai saprastu, cik daudz ir nepieciešams, lai uzturētu jūsu veselību un arī organismu pamatvajadzības. Līdz ar to tā kā, var izlietot vairāk nekā ir rakstīts te, bet jāsako līdzi sastāviem. Nākamās divas ailītes mums norāda vitamīnu un minerālu vielu daudzumu uz 30 gramiem produktā. Mēs visi zinām, ka 30 grami ir vienā porcijā. Tie arī parāda, cik daudz tas veido attiecībā pret dienas devu. Gribu atskatīt ar jums arī piemēru. Paskatīsimies uz pirmo vitamīnu, kas mums ir A vitamīns. Un uzreiz pievēršam uzmanību pēdējām divām ailītēm, jo tikko mēs noskaidrojam, ka tas ir būtiski nepieciešamās. Tātad tas norāda, ka 30 gramos produkta mums ir 264 mikrogrammi A vitamīna, un tas ir 33% no dienas ieteicamās devas, jeb NRV, kā mēs tagad jau visi zinām. Tādējādi vienā Smart Go porcija mums nodrošina 1/3 no nepieciešamās šī vitamīna dienas devas. Tagad mēs ar jums izprotam tabulu. Jūs varat precīzi novērtēt, cik daudz uzturvielu jūs saņēmāt ar katru Smart Go porciju. Un es uzskatu, ka ir pienācis laiks aplūkoties, kas mums ir no vitamīniem un minerāļiem mūsu Smart Go sastāvā. Viņš pats sastāvs par sevi. Viņš piedāvā bagātu vitamīnu un minerālu vielu klāstu. Tas ir nepieciešams jūsu ķermenim. Kas mums ir no vitamīniem? Mums ir C vitamīns. No SIA booster prezentācijas mēs visi atceramies, ka tas atbalsta imunitāti un arī veselīgu ādu. Tad sastāvā ir vēl E vitamīns, antioksidantu aizsardzība un atbalsts mūsu acu veselībai. Mums ir D un K vitamīns, kas stiprina kaulus un nodrošina pareizu asins recēšanu. Tad mums ir B grupas vitamīni. No B grupas vitamīniem mums ir B2, 5, 6, 9, 12. Un tie piedalās mūsu vielmaiņā, atbalsta enerģiju un arī nervu sistēmu. Tad sastāvā mums ir arī A vitamīns, kas tieši atbalsta reci un ādas atjaunošanos. Vēl viens punktiņš, kāpēc āda paliek tik skaista pēc Smart Go ieviešanas uzturā. Tad sastāvā mums ir arī minerāļi. Par vairākiem no viņiem es jums stāstīju prezentācijas laikā, bet gribās vēl pieminēt par dzelzi, kas ir galvenais elements hemoglobīna veidošanai un, protams, arī mūsu enerģijas uzturēšanai. Mums sastāvā ir arī cinks, par kuru mēs zinām no beauty eliksīra prezentācijas, un viņš mums atbalsta imunitāti un arī ādas veselību. Sastāvā mums ir ļoti svarīgi komponenti tādi kā jods un selens, kas ir ļoti svarīgi vairogdziedzerim un arī mūsu vielmaiņai. Tātad, izmantojot Smart Go, jūs ne tikai saņēmat visas nepieciešamas vitamīnus un minerāļus, bet arī sajūtīsiet īstu vieglumu un enerģiju. Domāju, varam turpināt. Es saprotu, ka dažiem no jums ir svarīgi pievērst uzmanību etiketei, ko es aizmirstu pateikt par etiketī. Un uz mūsu iepakojuma vēl ir norādīts, ka produkts, viņš ir ražots telpās, kur tiek glabātas olas,
glutens, selērijs un arī zivis. Tie ir likumīgi apstiprināti alergēni, un mums tie ir jānorāda drošības dēļ. Te uzreiz kā tehnologs vēlos jums apliecināt, ka Smart Go pats par sevi nesatur šīs sastāvdaļas. Tas vienkārši atrodas ražotnē vai arī noliktavā, lai gan iespējamība, ka tas iekļūst produktā, ir ļoti maza, tā tomēr pastāv. Tāpēc mēs ievērojam prasības un šo informāciju norādam arī uz iepakojumu. Mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu ar drošu un kvalitatīvu produktu. Smart Go, viņš ir inovatīvs produkts, par to jūs visi zinat, un viņš aizstāja vienu vai divas ēdienreizes saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu, ko mūsu uzņēmums vienmēr ievēro. Funkcionālais ēdiens viņš var aizstāt ne vairāk kā 2 ēdienreizes. Attiecīgi, Smart Go ir veidots tā, lai nodrošinātu jūsu organismu ar visiem nepieciešamiem vitamīniem un arī visiem nepieciešamajiem minerāļiem. Atceraties, ka ļoti svarīgi ir ēst arī cieto pārtiku, un es gribu pastāstīt jums, kāpēc. Tāpēc, ka košļājot, mēs stiprinam zobus un mūsu smadzenes, un tādējādi mēs novēršam arī kariesu. Ļoti svarīgi ir garīgi koncentrēties uz gremēšanas procesa, jo tādā veidā jūs apēdīsiet mazāk, jūs kontrolēsiet savu porcijas izmēru. It īpaši tas ir ļoti svarīgi pie svara samazināšanas. Tagad jums būs jautājums. Es gribu, lai jūs man palīdzat pie nākamā slaida. Par ko jūs mīlat Smart Go un kādas vajadzības apmierina mūsu Smart Go? Ļoti ceru, ka tagad kopā mēs apspriedīsim mūsu nākamo slaidu. Dāmas, palīgā! Es nezinu, vai manā mašīnai pieslēgts telefons, mani labi var dzirdēt? Jā, Marija, labi. Jā. Es pirmām kārtām nodēvēju pār 4 kilogramiem, vairāk, 6 kilogramiem jau sen ago. Man bija problēmas ar hormoniem, un hormonu dēļ es nebiju dieviņa, bet tad es uzņēmu hormonu dēļ 15 kilogramus 3 mēnešu laikā, sportojot un pareizi ēdot, tā kā saka, ka var nodēvēt ar pareizu ēdienu. Es ar pareizu ēdienu uzņēmu 5 kilogramus. Un es nodēvēju un diezgan laikā. Sanāk, man pirmie 4 kilogrami aizgāja mēnešu laikā, laikam. Jā, tad vēl 4 aizgāja pa nākamiem 2. Un tad līdz, tā, lai gads beigtos, jā, tad man lēnām aizgāja vēl pārējais. Un pēc tam es nebiju vairs tik lielā svarā, kaut gan es biju 2 reizes tiesībā, un es biju ļoti slaida būtniecības laikā, ļoti ātri nometu pēc. Jā, tas ir pirmais. Otrais, man reāli bija problēmas agrāk ar hormoniem un ar progesteronu un ar to visu. Un, protams, ka arī ar medikamentiem es to laboju, bet reāli man pēdējo 4 gadu laikā vairs nebija tāda problēma. Nākamais ir tas, ka pateicoties produktam, es uzzināju, ka man ir glutena nepanesība, jo man, kad es ēdu haotiski, man ir ļoti traki tādi sāpīgi izcitumi tādas. Mana komanda redzēja manas bildes pirms un pēc. Un man, kad es lietoju mūsu kokteļus, tā kā balansēju uzturu, jā, tad man nav tie. Un, protams, tā ētība, ka vienmēr ir par rokai ātri kaut ko izcert, jo es biju 3 bērnu mamma, trešais man ir ļoti aktīvs, ļoti mammiņas bērns, kurš visu laiku man virsmu, un man tiešām ar 3. bērnu sanāca tāda situācija, ka man nav laika pagatavot sev 3 reizes dienā kādu veselīgu maltīti, jā. Tāpēc man ir ļoti glābta ētības
Man liekas, te jau ir gatavs Instagram stories, jo es parakstos pie katra vārda. Tos vārdus arī var droši izmantot, jo es arī prezentācijas laikā par tiem visiem izstāstīju. Un tā kā stāstiet arī pārējie, kā jūs iepazināties ar Smart Go, nebeidieties par to stāstīt storijos, jo, teiksim tā, tas ir viens no tiem produktiem, par kuru mums nav definēts, ko tieši ir jāsaka. Labi, mēs varam nestāstīt par vitamīniem, ka mums vitamīni sastāvā palīdz sasniegt to un to, jo tur ir kleimi, kuri ir aprakstīti Eiropas likumdošanā. Līdz ar to par saviem rezultātiem droši varam stāstīt. Tas ir tas produkts, kur var izpausties. Paldies Marijai, ka palīdzēja man izstāstīt šo slaidu. Domāju, ka nepieciešamības man tālāk stāstīt par viņu vairs nav. Mēs ar jums palikam tikai pie pēdējā slaida par lietošanas metodi. Tur viss ir pavisam vienkārši. Es redzu, kā arī prezentācijas laikā jūs gatavojat Smart Go, un tas nozīmē, ka pareizi pagatavot jūs viņu mākat. Viņu vajag sajaukt 30 gramus pulverītī mūsu viena mērkarot ar 200 ml pienā ar zemu tauku saturu un vienkārši lietot uzreiz pēc sagatavošanas. Un arī, ko gribu pateikt, pēc lietošanas mēs vienkārši cieši aiztaisam iepakojumu un uzglabājam sausajā vietā temperatūrās, kas ir zemākas par 25 grādiem un kur relatīvais mitrums mums ir zem 60%. No manas puses šodien viss. Varbūt ir kāds, kas grib padalīties arī ar savu stāstu par Smart Go, vai arī varbūt jums ir kādi jautājumi palikuši, bet es ļoti centos par visiem jautājumiem pastāstīt prezentācijas laikā, jo mums viņi ienāk ļoti bieži.